Par mežu, par nozari. Nezāģēs varu par sēdi. Iedat līdzi! Par lauksaimniekiem, protams, arī. Kas būs Latvija bez zemniekiem? Kas būs Latvija bez mežaniekiem? Nepieļausim. Jā. Un tagad, es domāju, mums ir pienācis laiks mazliet kaut ko arī pateikt tādu īpašu, un tāpēc mēs aicināsim šeit uz skatuves Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektoru Artūru Bukontu. Ovācijas lūdzu. Paldies, patiešām paldies jums. Sākot organizēt šo akciju, nekad nevarēju iedomāties, ka jūsu būs tik daudz. Ko es gribēju pateikt? Sākuši kā vienmēr ar citātu no kāda, kaut kur dzirdēt citātu no cita kolēģa, respektīvi, tā doma mūsu nākotnē strādāt uz meža nozari bija tāda, ka šī karjera ir kaut kas būs ilgtermiņā un kas ir kaut kas ļoti latvisks. Nevienam nebija prātā, ka nonākot meža nozarē, kas ir ierobežojama, ir aizliedzama zināmā mērā, un tas bija pārsteigums arī man pašam. Tas, kas šobrīd ir uz ministru kabineta galda, šis informatīvais ziņojums, un tas ir tikai viens piemērs, bet visspilgtākais, kur vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau konkrētos scenārijos norāda, kad nozarē, visticamāk, darba vietas ir jāsamazina sākot no 2000 līdz 7500. Tas ir melns uz balta rakstīts jau šodien. Un vismaz manā ieskatā, kā no Kokrūpniecības federācijas puses, tas ir pamats, par ko tieši mums ir jācīnās. Tas ir darba vietas, tā ir iespēja strādāt, tā ir iespēja ražot produktus, ražot tos no koksnes. Nestāvams braukt. Es ticu, ka šodienas rezultātā mēs nonāksim pie virzības, bet tā nedrīkst būt tā parastā virzība, kad mēs izveidojam kaut kādu darbu grupu, aizejam uz viņām, pasēžam, paši pavadam laiku, un dienas beigās jautājums nav atrisināts. Tas, ko es redzu, kad katra ministrija atsevišķi šos mūsu jautājumus nav spējīga risināt, jo vienmēr tajā meža nozares kompleksajā problēmā ir kaut kas, ko var nostumt uz citiem. Šī nav mūsu atbildība, tā ir otras ministrijas, un ļoti labi, ja tā otra ministrija vispār nav klāt, tad uzliekam to uz viņiem, un visticamāk viņi tāpat noraidīs, un nekas uz priekšu neies. Tāpēc mans aicinājums šodien šeit stāvot pie ministru kabineta ir tieši premjerministrei, Siliņas kundzei, uzņemties vadību par šiem ļoti daudzšķautņainajiem jautājumiem, uzņemties vadību par to, kā mēs definējam mērķus gan tautsaimniecībā, gan dabas aizsardzībā, un izejot no šiem mērķiem, tad kopīgi strādājam, lai jau līdz šī pirmā pusgada beigām mēs nonāktu pie kaut kādiem konkrētiem risinājumiem. Vienalga, vai tās ir darba grupas vai kas tam līdzīgs, bet tas process ir jāvada, un tas ir jāvada visaugstākajā līmenī. To es arī aicinu, un es ceru, ka mūs šodien sadzirdēs. Paldies!
Mēs jau esam parādījuši, ka mēs kopā esam spēks. Mēs vieni paši neko nevaram, bet tā, ka mēs esam kopā, mēs, koku pārstrādātāji, meža īpašnieki, lauksaimnieki, tajā brīdī mūs nevar nedzirdēt. Un viens no galvenajiem šī pasākuma organizatoriem ir meža īpašnieku biedrība, un tāpēc aicinu teikt uzrunu Arni Muižnieku. Cienījamie zemes saimnieki, un tieši tā es jūs gribu uzrunāt. Jo mežsaimniecība, lauksaimniecība, tās ir mūsu tradicionālās nozares cauri gadsimtiem. Kāpēc mēs esam šeit? Mums aizvien biežāk sev jāuzdod, diemžēl, ir jautājums, kas mēs esam? Vai mēs esam saimnieki, vai mēs esam nomnieki savā zemē? Mēs to vairāk negribam piedzīvot, kad virzamies šīs nomniecības virzienā. Par ko mēs šodien runāsim? Mēs runāsim pirmkārt par to, ka nevar vienkārši, lai arī ne juridiski, bet pēc būtības nacionalizēt īpašumu, ka par to ir jābūt taisnīgām kompensācijām. Mēs runāsim par to, ka ir jāveido arī brīvprātīga dabas aizsardzības sistēma, jo tā ir pilnīgi cita attieksme no zemes īpašnieka puses. Ja es pats varu slēgt līgumu ar valsti uz kādu konkrētu periodu un saņemt par to arī kompensācijas līdzīgi, kā tas ir Somijā. Bet šodien šī, manuprāt, ir tāda vēsturiska diena. Pirmkārt, tāpēc, kad meža ļaudis, kas parasti mežā ir pieraduši vērot, kā koki aug 50 gadus, 70 gadus, arī ilgāk, viņi parasti nav tādi ļoti aktīvi uz tādām publiskajām izpausmēm. Bet, ja mēs šeit reiz esam atnākuši, tas nozīmē, ka tiešām tās problēmas ir tādas, ka ir pēdējais laiks viņas risināt. Šī ir vēl vēsturiskāka diena, tāpēc, ka šodien kopā šeit ir divas nozares. Meža nozare un lauksaimniecības nozare, lauksaimnieki. Paldies jums visiem par to, ka mēs esam kopā, jo mēs esam zemes saimnieki. Par ko mēs runāsim vēl šodien? Mēs noteikti runāsim par to, ka Latvijai ir jābūt par saprātīgu dabas aizsardzības sistēmu un nav jāskrien ar pieri sienā, lai pārņemtu pilnīgi visu, ko mums saka Brisele. Mēs redzam, ka citas dalībvalstis nebūtu neraujās uz maksimālo mērķu sasniegšanu nerēķinot, ko tas nozīmē darba vietu ziņā, kāda ir sociāla ekonomiskā ietekme. Tas ir tas, par ko mums šodien obligāti ir jārunā. Nepieļausim, lai mūsu nozares samazina, lai mūsu nozares iznīcina. Par mežu, par nozari, par laukiem, par cilvēkiem. Paldies! Un tā, kad runā, teiksim, par Latviju, tad mums vēsturiski vienmēr ir teikts, ka mēs esam mežu zeme, un mēs esam arāju tauta, un tāpēc es arī aicinu šeit līdzi mums uzstāties un teikt savu uzrunu Zemnieku saeimas priekšsēdētājiem Lāsdiņam, lūdzu. Jā, labdien, labdien. Klātesošie, patiesi prieks jūs redzēt. Varbūt es ātri izstāstīšu, tas nav nevienam šodien domāts un adresēts šim atribūtam ir 5 gadu vēsture, kad Lietuvas lauksaimnieki 2019. gadā izgatavoja vairāk kā 10 000 šādus atribūtus, simbolizējot to, ka tas kurs, kas jau tajā laikā tika uzņemts un tie politikas dokumenti, kas tika gatavoti, tie nogalinās gan mežus, gan laukus. Bet šodienas stāsts ir sekojošs. Mēs ilgstoši sūri un grūti esam strādājuši, mēs esam kopuši savus sējumus, mēs esam kopuši savus mežus. Mēs šodien šeit atrodoties skaidri pasakam nē, mēs tālāk tā vairs nevaram. Mums nav pieņemama tā nasta, kas gulstās tikai uz mūsu pleciem. Mēs esam daudz sviedru izlējuši, mēs esam daudz asaru izraudājuši, lai sasniegtu to situāciju, kurā mēs šodien esam. Mēs nevaram
pieļaut tālāku šādu attieksmi pret mums. Mēs šodien esam pulcējušies, mūs viena prasība, adekvātas cilvēku nepazemojušas kompensācijas par tiem dabas liegumiem, kas ir gulstās uz mūsu pleciem. Bet neviena materiālā vērtība nespēja kompensēt to darbu, ko mēs esam ieguldījuši. Neviena materiālā vērtība nespēja kompensēt to gandarījumu, kur mēs ar saviem bērniem, mazbērniem pavadam savā saimniekošanā, savās saimniecībās. Neviena materiālā vērtība nespēja kompensēt tos gandarījuma mirkļus, kad mēs ieraugam virdzošas rudzu vārpas saulēktā, kad mēs ieejam biezā aizaugušā egļu audzē. Tāpēc aicinu politiķus novērtēt mūsu kā nozari un pieņemt atbildīgus uz zināšanām balstītus lēmumus. Lai mums izdodās! Par mežu, par Latviju, par laukiem. Šobrīd mums ir tā, ka mēs gaidām, kad mums reaģēs, jo mums ir solīts, ka Siliņas kundze iznāks pie mums. Bet kamēr mums vēl nav iznācis neviens, tikmēr mums ir iespēja kaut ko pateikt. Un man jau ir daži pieteikušies, tā kā mums tāds brīvais mikrofons, 1 minūte apmēram uzrunai. Labdien, meža un lauksaimniecības nozares ļaudis! Vēstījums un aicinājums ierēģiem no manas puses, kā uzņēmēji, kā tāls uzņēmēji, meža nozares uzņēmuma, kuram aiz muguras ir 250 darbinieki. Ierēģi, beidziet kalpot Briseles burtam. Tie rītdienas lēmumi, ko jūs plānojat pieņemt, varbūt graujoši mūsu meža nozares un lauksaimniecības nozares nākotnē. Tas draud ar to, kad mums būs jāatlaiž vismaz 40% no darbiniekiem. Manā gadījumā no 250 100. Aiz viņiem šodien ir 120 bērndārs un pirmskolas vecuma bērni. Man ir aicinājums. Tajā brīdī, kad jūs domājat pieņemt šo lēmumu, uzrakstiet nākamā dienā savu atlūgumu, jo jums nebūs nodokļi, jo mēs viņus nemaksāsim, jums nebūs algas. Bet pirms jūs uzrakstat savu atlūgumu, es jums iedošu autobusu, atbrauciet uz Talsienu, pasakiet tiem 120 bērniem, ka viņiem Latvijā nav nākotnes. Valdība un ministri, mēs jums šobrīd vēl ticam, ka jūs šos lēmumus nepieņemsiet. Gods kalpot Latvijai! Prieks redzēt abas lielākās nozares Latvijā kopā, gan lauksaimnieks, gan mežinieks. Es gribētu runāt studentu vārdā. Gan meži ir mūsu nākotne, gan lauki ir mūsu nākotne. Bet ko mēs studenti, ja mums nebūs šīs nākotnes, kur strādāt par darba vietu samazinājumu, kā arī par kompensācijām, kuras vienkārši no zila gaisa izņemtas, par to naudu pat skolu nevar aiziet, par kojām nevar samaksāt. Ko mēs, studenti, tagad, ja nav nozara nākotne, mēs vispār varam runāt par nākotni. Un arī ar šiem lēmumiem jūs pasakat to, mēs aizmirstam arī par jauniešiem. Par mežu, par Latviju un par laukiem. Halo, labrīt! Labrīt, mežsaimnieki, lauksaimnieki, meža īpašnieki. Labrīt, ministra kungi un ministra kundzes, ja jūs mūs dzirdat. Jā, vēlējos šodien jūs uzrunāt kā meža īpašnieku kooperatīvu pārstāvis un paraudzīties uz šīs dienas akciju no mazā meža īpašnieka skatu punkta, kā mēs to redzam. Redziet, mēs vēlamies aizsargāt dabu, un tādēļ mēs no saimnieciskās aprits izņemam mežu. Un, jo to vajag dabai, un dabu vajag sabiedrībai, un to varētu saprast. Un mēs pilnībā, protams, piekrītam, ka tā ir.
Bet sabiedrība domā, vai pareizi sakot, viņai liek domāt, ka tas nozarē nekaitēs. Jo mēs taču esam bagāti, ka mums ir dārgas mašīnas, dārgi traktori un viens izņemts meža īpašums, kā saka, visā tajā lielajā mūsu meža platībā būs maza vienība un nebūtiska vienība. Bet tā ir dziļa alošanās tomēr. Jo īstenībā, tad, kad mēs uzliekam šo aprobežojumu mežam, šim vecajam boreālajam, laukstaugiem, bagātajam mežam, īstenībā tas īpašnieks visdrīzākais ir kāds cilvēks, kāda ģimene, kam šis mežs iespējams ir viņa lielākais mūža kapitāls. Un iespējams viņš pilnīgi noteikti ir plānojis viņu kopis, viņu turējis necirts kādām nebaltām dienām vai ar kādam īpašam mērķim. Bet tad kādu dienu viņa mežā, viņam nezinot, ierodās kāds skaitītājs vai vērotājs un paziņo, zini, draugs, tagad šis nav tavs mežs, bet tas ir sabiedrības mežs, jo sabiedrībai vajag. Un tagad, ja tas ir šī cilvēka galvenais kapitāls, kas viņam ir šis glābšanas spilvens nebaltām dienām, un tagad viņa vairāk nav, tad saprotiet paši, ka tā ir vai nu ļoti liela sāpe labākā gadījumā, vai reizēm arī liela traģēdija. Tai pašā laikā sabiedrībai vajag, un dabas aizstāvi droši vien pamatoti saka, ka īstenībā, jā, mežs ir vērtīgs, bet tā meža ekosistēma ir vēl daudzkārt vērtīgāka. Un tādēļ pienākās dabai. Bet mēs kā meža īpašnieki īstenībā pat nevēlamies to daudzkārt lielāko vērtību. Mums pietikt īstenībā tikai ar to mazumiņu, tikai to ekonomisko vērtību. Un beigās būtu labi visiem būt gan meža īpašniekam šis viņa glābšanas pilvens saglabāts, gan arī sabiedrībai būtu viņa daba. Tādēļ es tiešām ceru uz dzirdīgām ausīm šai mājā, ka būs mums šīs taisnīgās kompensācijas, un tādēļ vēlreiz par taisnīgām kompensācijām, par mežu un par nozari. Paldies! Labdien visiem! Es esmu gan lauksaimnieks, gan mežsaimnieks. Sanāk, es pārstāvu divas šausmīgi kaitīgas nozares Latvijai. Manā mežā dzīvo gan rūbeņi, gan mēģņi, gan citi brīnišķīgi putni. Dzīvo visu veidu zvēri, tā skaitā lūši un arī lāči. Vai viņi tur dzīvotu, ja es neilgtspējīgi apsaimniekot savus mežus? Zeme ir mūsu resurss, un tā ir Latvijā tikai tik, cik viņa ir. Zeme ir ražošanas resurss gan mežaniekiem, gan lauksaimniekiem. Un tiesības uz privātu īpašumu ir cilvēktiesības. Neatņemiet mūsu cilvēku tiesības pašiem apsaimniekot savu zemi ilgtspējīgi. Mēs to mākam, mēs to esam jau pierādījuši ar to, ka šīs dabas bagātības Latvijā ir. Paldies par turīgu, bagātu un zāļu Latviju! Sveiki visiem! Prieks iepazīties. Jānis Ločmelis no Valmieras, un šodien šeit kopā ar mežsaimniekiem pārstāv arī lauksaimniekus un lauksaimnieku nozari. Esmu ļoti gandarīts par to, cik daudz sejas šeit var redzēt, un vēl jau vairāk par to, kas ir mūsu nākotnes lēmumu pieņemšanas vārdā. Mēs to varēsim izdarīt tikai kopā, kooperējoties un strādājot abām nozarēm kopā un nesot šos jautājumus atbildīgiem ierēģiem un politiķiem. Mūsu lielākā problēma līdz šim, manuprāt, ir bijusi tā, ka mēs pārāk
maz esam pievērsušies politikai, bet kā jau tas kārtīgiem saimniekiem pienākās, mēs esam nodevušies darbam. Līdz ar to tajā brīdī ar mums sāk izrīkoties un darīt ne to, ko mēs gribam. Kā jau mēs redzam pēc iepriekšējām protesta akcijām, tikai šādā veidā politiķiem ir iespēja saprast un parādīt tos darbus, kas viņiem ir jāizdara. Jo viņi ieslīgst savā ikdienas rutīnā un kaut kā mājas pamatus aizmirst. Jūs piekritīsiet tam, ka katram ir jādara savs darbs, saimnieki strādā ikdienā, politiķi strādā, lai celtu valsts labklājību. Ja mūsu vidū ir piemēram pilots, tad pilotam ir jālido ar lidmašīnu, nevis jādara kaut kas cits. Un tāpēc es vēlētos vēlreiz uzsvērt to, ka esam drosmīgi, ar politiķiem ir jārunā, mums ir jāizmanto šī mūsu platforma un spēks, kā mēs to varam paveikt, jo lēmumi jau ir bijuši pieņemti attiecībā uz graudu importu, visām pārējām lietām, bet šodien es aicinātu arī premjeru Eviku Siliņu parādīt savu nostāju un ierasties šeit ārā, uzklausīt klātesošos, jo tā būtu ļoti zolīda attieksme, cieņpilna attieksme pret šeit atnākušajiem saimniekiem, kurus mājā gaida bērni, viņu ģimenes, viņu darbinieki un viņu uzņēmumi. Tāpēc lūdzu premjeru aicināšu draudzīgi aprunāties ārā un vienoties par nākamajām darbībām. Būsim disciplinēti un laipni uzņemsim jūs. Varam pavizināt ar kādu traktoru. Paldies! Darba stāžu. Esmu sākusi no nulles kopā ar vīru, lai uzceltu saimniecību, smagi strādājot. Līdz tādam līmenim, lai jaunā paudze, mana meita un znots, pamestu ļoti labi atmaksātu darbu un turpinātu darbu manā saimniecībā. Un es ar to ļoti lepojos. Bet tagad man sāp sirds, redzot, ka tas viss iespējams tiks iznīcināts. Ka zemi pārvērtīs par biotopu. Var sakot, jaunajiem neatļauj strādāt. Arvien biežāk es izdzirdu no viņu mutes vārdu bankrots. Un man tas tik ļoti sāpina, ka es nespēju vienkārši nosēdēt mājās. Sēdēt aizkrāsnē un adīt zeķis, man vajadzēja šeit atnākt. Tā, labdien, es esmu Elīza, jaunais lauksaimnieks, agronoms no dārzkopības nozares, un šodien es vēlos konkrēti parunāt par vienu no zemes iespējamajiem apgrūtinājumiem, kas būs no 2025. gada. Proti, šī plakātā jūs redzat brūnus laukumus, un tās ir it kā kūdrauksnes. Un es nāku no dārzkopības nozares, un dārzkopībā bez ažšanas nevar izaudzēt dārzeņus, piemēram, burkānus vai rutkus vai tam līdzīgi. Un no 25. gada šīs augsnes varēs art tikai vienu reizi 5 gados. Un tad man ir jautājums, es gribēju pajautāt savam vectēvam, kurš iekopa šo zemi, ko man darīt. Vai manam vectēvam, kurš bija meliorātors un iekopa daudz zemes, lai tajās varētu strādāt, kā man turpināt? Jo es gribu, jo mani vecāki, arī daudzi nepazīstami cilvēki ir likuši manī ļoti daudz, lai strādātu šī dārzkopības nozarē, un es gribu strādāt šī nozarē. Tāpēc lūdzu, palīdziet man atbildēt uz šo jautājumu, ko man darīt, un ko vispār darīt šī mazajā dārzkopības nozarē, kad valdība arī paceļ nodokli, samazināt to PVN likmi augļiem, ogām un dārziņiem. Un patiesībā ikdienā man ir ļoti grūti izspiest kādu smaidu vai pasmaidīt, jo šī skaitās it kā perspektīva nozare.
Un tāpat mūsu ģimenei ir arī meža platības nedaudz. Un man tā viena lieta, kas mani priecē, ir tas, ka mēs šodien esam visi kopā. Un es jums visiem novēlu no šī visa pasākuma, no turpmākajiem protestiem pozitīvu rezultātu. Un liels paldies visiem, kuri iestājās par mūsu interesēm un kuri ir kopā ar mums. Paldies jums! Labdien! Mani sauc Ainārs Samantovs. Es atļaušos vakardien līdz 1 naktī es rakstīju tādu savu domu graudu, lai nesajūtu, es nolasīšu. Esmu mežsaimniecības inženieris. Man pirmā ar mežu saistītā darba vieta bija Gaujas Nacionālā parka virsmežniecība. Ar mežsaimniecību Gaujas Nacionālajā parkā esmu saistīts jau 33 gadus. Esmu piedalījies visos līdz šim pieņemto Gaujas Nacionālā parka noteikumu izstrādes procesos. Izstrādājot GNP noteikumus darba grupās, mēs, meža speciālisti, allaži centāmies stāstīt un pierādīt lietas, kas ir pretrunā ar meža ilglaicīgu kvalitatīvu apsaimniekošanu. To, ka šādi saimniekojot ar šādiem noteikumiem GNP dabas lieguma zonā, Latvija zaudēs savus skaistos priežu mežus, kas ir tik raksturīgi Gaujas senlejai un Gaujas pieteku ielajām. Kā atrunas skanēja, nekas, priežu vietā var augt arī bērzi. Arī pašlaik ir izstrādāti jauni ministra kabineta noteikumi GNP turpmākai apsaimniekošanai un izmantošanai. Es piedalījos arī šo noteikumu pie izstrādes, kuru katru brīdi tie tiks apstiprināti ministru kabinetā. Un ticiet man, lielākā daļa no meža īpašniekiem, kuru meži atrodas Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, pat nenojauš to, kas viņus šajos noteikumos sagaida. Vislielākais pārsteigums būs tas, ka viņi turpmāk savā mežā drīkstēs saimniekot tikai ar sanitārijām izlases cirtēm. Šāds noteikumu punkts parādījās tikai 4. darba grupas sēdē. Kad es sašutumā par šo jautāju darba grupas vadībai, tad noteikuma izstrādes firmas pārstāvi teica zīmīgus. Manuprāt, tie ir zīmīgi vārdi. Bet jūs galu galā varat taču savu mežu arī pārdot. Tas parāda dabas sargātāju patieso attieksmi pret meža īpašniekiem. Bet es negribu savu mežu pārdot. Es negribu. Es gribu saimniekot savā mežā tā, lai maniem bērniem paliek skaists priežu egļu mežs. Nevis nevērtīgs labākajā gadījumā bērns vai apšu mežs. Tas pirmkārt ir mans īpašums, nevis sabiedrības īpašums. Ir viegli sargāt svešu īpašumu, it sevišķi, ja tev kā ekspertam par to maksā naudu. Un tu vari aizbildināties, ka valstī nav naudas godīgai kompensāciju maksāšanai meža īpašniekiem. Ja nav naudas, tad nedibiniet arvien jaunas īpaši aizsargājumās teritorijas. Par mežu, par nozari, par Latviju. Labdien! Mani sauc Sigita Vaivade, esmu no Kuldīgas. Esmu mežsaimniece 4. paaudzē un ar lepnumu var teikt, mani bērni ir izvēlējušies mežkopa profesiju un no 4 2 ir jaunie mežkopi, jaunie mežsaimnieki. Ja mums, mūsu ģimenē nebūtu meža, nebūtu lauku, es nezinu, vai mūsu ģimenē būtu 4 bērni. Mežs tā ir inteliģence. Un aiz katra no mums, kas mēs šodien esam šeit, ir ģimenes, ir kaimiņi. Es šodien pārstāvu Meža īpašnieku biedrību Meža konsultants un vairāk nekā 250 meža īpašniekus. Mums visiem ir ģimenes, mums visiem ir bērni. Mēs gribam saimniekot gudrā, attīstītā valstī. Mēs esam gatavi un vēlamies strādāt laukos un saimniekot savos mežos. Ļaujiet mums to darīt.
un pieņemiet ilgtspējīgus un gudrus lēmumus, skatoties uz priekšu, skatoties, kā mēs dzīvosim nākotnē, kā mēs attīstīsim savu zemi, savu Latviju. Par mežu, par nozari. Игорь Евленко, жен Латвии. У меня убили сестру. Par mežu, par nozari, par latvisku Latviju! Labdien! Es esmu maza meža īpašniece no Vidzemes, no Cēsīm, no Jaunraunas. Man ir 5 hektāri meža, kuras mantojas no tēva. Pirms 10 gadiem man uzradās piepeša draugs mežā, mazais ērglis, ligzda ar mazo ērgli. Šobrīd ir pagājuši 10 gadi, un šis ērglis manā ligzdā nav ligzdojis nevienu dienu. Pagājušajā rudenī es uzrakstīju vēstuli un uzaicināju dabas pārvaldi noņemt šo mikroliegumu. Kā jums liekas, ko man atbildēja? Viņš var atgriezties. Var būt. Es esmu par to, ka putni dzīvo savā vietā un mēs savā. Par mežu, par nozari. Labdien! Es arī esmu lauksaimnieks un meža īpašnieks. Un ir skumji noskatīties, ka lēmumu pieņēmēji mēģina mūs sanaidot ar dabas bagātībām, nelikumīgi nacionalizējot mūsu īpašumus, tādā veidā mūs nostādot pret dabas bagātībām. Un mans sauklis būtu lūdzu pacietību un iecietību pret mūsu dabas bagātībām. Saglabāsim mūsu dabas bagātības, nevis tos, kas pieņem nepatiesos lēmumus, pretlikumīgos. Paldies! Labdien! Mani sauc Kristīna Rapa, un es pārstāvu Latvijas meža nozares arotbiedrību. Un es esmu pilnīgi droši, ka šeit ir ne tikai studenti, lauksaimnieki, meža īpašnieki, kokrūpnieki, bet šeit ir ļoti daudz meža nozarē un lauksaimniecībā nodarbinātie. Un tas ir tas, kāpēc mēs esam šeit. Saglabāt mūsu darba vietas. Ļaujiet mums strādāt mūsu zemē. Mēs esam tās nozares, kuras neprasa papildus ieguldījumus no valsts. Mēs strādājam godīgi, un mūsu ieguldījumi ir mērāmi gadu desmitiem. Mežs nevar izaugt vienā dienā. Mežs tās ir gadu desmitiem rūpīgi koptas audzes, kuras pēc tam dod darbu desmitiem tūkstošu cilvēku. Cienīsim mūsu darbu. Par meža nozars cilvēkiem, par lauksaimniekiem, par Latviju. Labdien! Esmu Gatis Ziediņš, un man ir viens būtisks jautājums. Kam pieder mans mežs? Vai viņš pieder Gatim Ziediņam, vai dabas aizsardzības pārvaldē? Iedomājieties situāciju. Pie mājas ir nokautušs eglis, kas pieder kaimiņam, bet viņam ir biotops. Ciešana pilnīgi aizliegta. Viņš nemaz neinteresējās par to, ko darīt, ja tā egle uzkritīs uz manas mājas vai uz manu kādu bērnu. Visiem ir vienalga, un kurš cilvēktiesiskā kārtība atbildēs, vai dabas aizsardzības pārvalde, vai es, vai viņš, ja nositīs kādu cilvēku. Par mežu, par nozari. Cienīsim viens otru. Labdien, draugi! Es esmu Valters Korālis. Vispirms jau mācītājs. Taču man pazīst kā mācītāji, kurš saka novienošas vārdus vai skaistas vārdus kāzās un kristībās un tā tālāk. Bet es esmu arī zemnieks, mazais zemnieks un mazais mežsaimnieks. Es pats arī strādāju šādās pat rēbēs, kādā jūs man redzat Facebookā. Un man ir prieks par to, ka mēs šo sapulci varam noturēt gana mierīgi, gana līdzsvaroti, bet man liekas, ka vajadzētu
tomēr nemierīgāk. Labā nozīmē nemierīgāk. Jo redzat, tas, ko es klausos katru reizi ziņu raidījumos, mums saka, notiek kaut kur mums te notiekot pilna apmēra uzbrukums. Šito atkārto un mūs punktē smadzenes vairākas reizes dienā. Es esmu mācījies, kā to dara, kā runā ar auditoriju un kā punktē smadzenes. Ja? Tas ir tas, ko mums dara. Bet man šķiet, ka pašlaik mums notiek pilna mēra uzbrukums visiem tiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar dabu. Tas ir mums, lauksaimniekiem, mums mežsaimniekiem. Nu, beigās jau tāpat mēs tiksim dabā apglabāt, jo latviešiem, jūs jau zināt, kapos ir gana zemes un gana dabas un gana koki, vai ne? Man tikai žēl, ka šīs platības kaut kā paliek lielākas, kas ir tāds neaizskarams svētās platības, kurās iti nekādu cilvēks vairs nevar darīt. Un tā kā iepriekšējā runātāja jautāja, kam tad īsti tas īpašums pieder? Es pats arī personīgi, un droši vien, ka daudz gados cilvēki šeit ir, kas ir pulcējušies 90. gados Daugavmalā, kad mēs klausījāmies Repši un Godmanu pirmkārt, otrkārt, treškārt, mēs atceramies, vai ne? Tas bija jauki un jautri beigās ar Godmaņu krāsniņām. 30 gadi ir pagājuši, un mēs ar vienmēr neesam sapratuši, kas ir privāti īpašums. Savus kaktiņš, savus stūrītas zemes, mēs atceramies to skaisto darbu, ko visi lasīja bibliotekās un tā tālāk. Tomēr es piederu pie tiem mācītājiem, kas uzskata, ka dzīvē ir arī jāpapriecājas. Tas nozīmē, ka jābūt zināmai harmonijai starp kapiem un starp dzīvi un smaidu. Daudz no jums man tādu pazīstat, vai ne? Tā gana jautra brīžam, izaicinoši, ja vajag, ar visām fotogrāfijām, ar visu kaut ko. Bet ikdienā es strādāju mežā. Un es ļoti gribētu uzkārt tādu uzrakstu, zināt, kā pie viesnīcās es kādreiz aizbraucu Itālijas uzkārt. Don't disturb, lūdzu netrauciet. Latvieši strādāt grib savā zemē, savā mežā, lūdzu netrauciet mums. Un vēl es gribētu, lai mēs mācāmies no kādas citas kristīgas kultūras, tas ir no poļiem. Zināt, viņi nav kā nebaidās. Ne no vienas frontes, ne no otras frontes, kā tagad runā par tām frontēm, vai ne? Mums vajadzētu savu tautas fronti labā nozīmē turpināt un uzstāt uz to, ka tas ir jāturpina. Un vēl es esmu Latvijā ierunājies par to, ka, ja mums grib runāt par kaut kādām kompensācijām, mīļie draugi, es īsti neticu, ka tās kompensācijas būs baigi lielās. Es kā meža īpašnieks vēršos tiesā un visās institūcijās, es esmu jau sarakstījis visu, ko var sarakstīt. Mīļie Latvijas valsts meža akciju sabiedrība. Akcija sabiedrība. Manā paziņojumā rakstīts, ka sabiedrības interesēs apgrūtinot manu mežu, tāpat kā jums daudziem, ja ne? Bet akcijas sabiedrības valsts mežus, es man turpat lakam kaimiņos ir akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu. Es saku, iemainiet man šo mežu pret šo līdzvērtīgo mežu. Viņi saka, ne par ko. Es saku, kāpēc tu manu mežu var apgrūtināt, mīļā valsts? Bet nevar iedot no kopējā, tātad apmaiņas procesā. Es ļoti gribētu, lai mēs šajā sapulcē neesam ubagi, lai mēs iztaisnojam savus muguras un lai mēs prasam maiņu. Un tie, kas vēlētos arī šādā ziņā stūrēt šo lietu, pienākiet lūdzu pie manis. Vērsīsimies arī kolektīvi tiesā kopā, būs vieglāk advokātu izdevums apmaksāt, ja? Līdz pat Eiropai un tā tālāk. Ja? Es gribētu, lai par to platību, kā man apgrūtina šo mežu, lai man Latvijas valsts akcijas sabiedrības meži man kompensē uz līdzvērtīgiem principiem. Es negribu par šiem grašiem cīnīties šajā laukumā. Es gribētu, lai mēs ar pašu cieņu apsēžamies pie galda, iedzeram tēju un samainam. Es gribētu, ka mēs mīļā latviešu tauta domājam par tādu, piedodat, ja kāds citautiem ir, jo mēs domājam par cieņpilnām sarunām gan ar valdību, gan viens ar otru, un ar jebkura lieluma akciju sabiedrību, arī privatizējamu akciju sabiedrību. Jūs saprotat, par ko ir runa, vai ne? Mūsu mežus lēnām, šis ir paņēmiens, kā paņēma tiem akcionāriem, kas faktiski ir ārzemnieki. Man ir zvanījuši jau kādi 6 pircēji iespējamie, kas šos mežus labprāt nopirkt. Jūs saprotat pareizi, šie cilvēki pirkt ar nolūku, ka viņi pēc tam kaut ko ar to darīs. Un tā tālāk. Paldies par uzmanību ar dievpalīgi. Pienākiet pie manis vismaz tie, kas gribētu maiņu, nevis tikai tās kapeikas ar dievpalīgi. Labdien! Esmu Kristīna no Ziemeļvidzemes. Es gribēju teikt, ka tad, kad mūsu vecāki atjaunoja Latvijas valsti, viņi skaidri zināja, ka nepieciešams nostiprināt savas nacionālās intereses
un attīstīt spēcīgu tautsaimniecību. Tātad sakopt savas zemes, attīrīt tās no kokvilnām un būt spēcīgiem un pašpietiekamiem. Un tas, ko es šobrīd redzu, un es domāju, mēs visi redzam, ka mums nav savas Latvijas nacionālās politikas attiecībā uz lauksaimniecību un mežsaimniecību. Mums tiek teikts, mums ir kopējā lauksaimniecības politika. Es atvainojos, tā nav nekāda kopējā lauksaimniecība, tā ir Eiropas Savienības politika, bet mums nav savu interešu, ar kurām mēs varētu doties uz Eiropu un likt pretī savas intereses un savu politiku. Manuprāt, tā ir pati galvenā problēma, jo tas savukārt arī mums iekšēji, mēs neviens, vai mēs kāds zinām, uz ko Latvija iet lauksaimniecībā un mežsaimniecībā pēc 30 gadiem? Kas ir Latvijas interese? Nē, man šķiet, mēs to nezinām. Mums vajag savu nacionālo lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības redzējumu. Paldies! Par mežu, par Latviju, par laukiem. Es domāju, ka mēs šeit esam stāvējuši, mums vajadzētu varbūt palūgt premjeras kundzi. Varbūt viņa dzird mūs. Jā. Siliņa! Siliņa! Kaut kas tur skatās pa logu, nezinu kas. Visiem kopā vajag skaļāk! Cienījamā ministra prezidents kundze, vai jūs lūdzu varētu iznākt ārā pie mežsaimniekiem, pie kokrūpniekiem un pie lauksaimniekiem, kurš šeit stāv, mazliet nosaluši ir stāvot un ļoti vēlas parunāt ar varu. Mums prasības nav ļoti briesmīgas, mēs gribam būt saimnieki savā zemē, mēs vēlamies apsaimniekot savus mežus, savus laukus, gūt peļņu, audzēt bērnus un būt plaukstošas Latvijas sastāvdaļa. Pareizi? Turklāt pēdējos 100 gados mēs esam ļoti labi strādājuši un mūsu mežu platības ir dubultojušās. Mēs arī varētu dubultot savu ekonomisko labumu, ja mēs vairāk varētu izmantot mežu. Turklāt to ir novērtējuši arī dzīvnieki, un Latvijā šobrīd aizvien vairāk parādās lāči. Jā. Premjeri! Siliņa! Mēs vēl tomēr ceram, kad atnāks ārā.
Jā, varbūt kāds var pajautāt, ieiet, kur ir? Es domāju, ka mums ir jāsakopo visas savas balsis, un pēc tam aptiekā jānopērk pretklepus uz zāles, bet mums ir jāpasauc premjere! 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 Evika! Siliņa! Mēs gribam runāt ar ministru prezidentu. Mēs esam parādījuši, ka mēs varam savākties diezgan daudz. Mums arī traktoru ir vairāk nekā šeit redzams. Un iespējams mums nāksies atbraukt vēl. Brauksim vēl. Brauksim vēl. Brauksim vēl. Brauksim vēl. Siliņa! 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 Turklāt mēs nevis vienkārši aicinām ministru prezidentu ārā, bet mums ir dāvana. Mums ir dāvana, mums patiesībā mēs gaidām 3 ministrus, ja, un mums ir skaistas priedes. Mums ir skaistas priedes, lai mēs varam nest mežu vēl tālāk, lai arī ministru prezidents kundze var pielikt savu roku pie meža pavairošanas, ja, tā kā. Jā, katram savu priedi. Mums ir zaļais kurs šeit priekšā. Zaļais kurs. Iestādi koku! Lūdzu ovācijas, lūdzu ovācijas. Lūdzu. Tagad es lūgtu, ļausim izteikties, ja jau mēs pasaucām un ja jau atsaucās, tad mums ir jādod iespēja runāt, pareizi? Ar cilvēkiem. Labdien! Es saprotu, ka jūs šodien esat atnākuši uzrunāt ministru kabinetu lielā skaitā. Diez vai jūs mani redzēsiet, ja es uzkāpšu uz skatuves, bet mēs esam gatavi jūs uzklausīt. Es saprotu, ka ir atnākuši gan biedrības un organizācijas, kas iestājas par lauksaimniecības jautājumiem, gan arī par mežiem, par mežu nozari, jā. Un kā jau mēs solījām iepriekš tiekoties ar lauksaimniekiem ministru kabinetā, dažādām lauksaimnieku organizācijām, kopā ar zemkopības ministru, pārējo ministru kabinetu,
Mēs esam pieņēmuši likumu, kas aizliedz Krievijas, Baltkrievijas graudu importu Latvijā. Un šodien arī būs ministra kabineta noteikumi, kas regulēs tieši kādi produkti tie ir. Un kopumā tas būs diezgan liels produktu klāsts, tā kā es domāju par konkurenci. Tā, kas ir svarīgi mūsu cilvēkiem, jūs varat nešaubīties, šie produkti nebojās mūsu tirgu. Un arī to, ko mēs solījām, ka mēs runāsim Eiropas Savienības līmenī, kopā ar pārējām valstīm. Vakar arī iznāca, labdien, pazīstams sejas, vakar arī iznāca Lietuva, un arī tiekoties ar ministru prezidentu Tusku, arī poļi ir gatavi pievienoties tātad šai iniciatīvai. Es domāju, ka tur darbs noteikti vēl turpināsies Eiropas Savienības līmenī, bet, jūs esat panākuši to, ko jūs gribējāt, tātad šādu produktu nebūs. Attiecībā par mežu. Es esmu Latvijas patrioti. Man patīk gan mežs, gan pļavas, gan daba, bet es arī saprotu, ka ļoti svarīgi ir rūpēties par dabu, ievērojot arī tautsaimniecības intereses. Tās bažas, kas šobrīd rada jaunais biotopu regulējums, noteikti ir tas, kāpēc varbūt viena daļa no jums arī ir šeit, jo tas vēl viss ir procesā. Arī mums vēl līdz galam nav izstrādāts jaunais nekompensējošais regulējums, un arī mēs esam līdz galam vēl izstrādājuši, kādā veidā un par ko būs šīs kompensācijas, kā arī cik liela būs šī ierobežojuma. Tas, protams, viss vēl ir procesā, tāpēc pat svarīgākais uzturēt šo dialogu dzīvi, tāpēc man arī līdzi un blakus stāv varam ministri Inga Bērziņa un zemkopības ministrs. Es saprotu, ka šīm prasībām ir jābūt samērojumām, un mēs noteikti visi vēlamies, lai daba paliktu arī mūsu bērniem un mazbērniem, jo skaidrs, ka šodienas vajadzības nevienmēr varbūt ir tādas, kādas būs rītdienas vajadzības, bet tāpat laikā šie kompensējošie mehānismi vēl nav skaidri, par tiem mēs vēl neesam vienojušies un par tiem mēs turpinam darbu. Tātad gan varam ministrija, zemkopības ministrija, arī klimata enerģētikas ministrija kopā ar finanšu ministriju, arī manā uzdevumā vēl strādās pie šiem Latvijai samērojamiem pasākumiem, un tās bažas, kas šobrīd ir visdrīzāk pamats neskaidrībai, ir, vēl mazliet ir vajadzīgas diskusijas, vairāk, padziļinātāk, jo Eiropas Savienības prasības ir arī gana jaunas Latvijā. Es domāju, tur ir iespējams vienoties arī par kompensējošiem mehānismiem gada, 2 gadu laikā vai ilgākā termiņā, kādā veidā tātad ir šie dabas biotopu liegumi vai prasības noteiktas, kādas tad ir arī kompensējošās iespējas jums, kas ir meža īpašnieki un meža apsaimniekotāji. Tā kā tas no manas puses ir tāds pirmais, ko es varu pateikt. Ja ir kādi jautājumi, visiem esmu gatava vēl atbildēt, bet skaidrs, ka uz sarunu es drīzāk aicinātu jau tad ministru kabinetā, tad, kad būtu varbūt jau nopaļojušās kādas skaidrākas iniciatīvas. Bet šodien es sapratu, jūs esat pievienojušies arī tiem protestiem, kas ir Eiropā. Es saprotu, ka jūs gribat tikt sadzirdēti, un jūs esat gan sadzirdēti, gan ieraudzīti. Jā, paldies, ministrs prezidents kundze. Mēs esam arī sagatavojuši vēstuli, gan meža īpašnieki, gan kokrūpniecības pārstāvi, mums pievienojās arī zemnieki ar savu parakstu. Kāpēc mēs esam šeit? Manuprāt, tas teiciens, kad zaru lietas, viņš kādā mirklī var pārlūst. Manuprāt, šis ir tas mirklis, jo mežanieki nekad nav bijuši vērsti uz tādām publiskām aktivitātēm, uz āršķībām. Bet, ja reiz mēs esam šeit, tas nozīmē, ka tā problēma ir jārisina tagad. Un mēs tiešām lūdzam jūs, lai jūs uzņemtos arī virsvardību par šo te kompensāciju jautājumu, jo cilvēkam ir jādzīvo tagad, viņam ir jāveic dažādas arī ar veselības saistītas operācijas, viņam vajag naudu, lai viņš varētu nodrošināt kaut cik cienīgu savu pensijas vecumu. Tās ir problēmas, kas ir tagad, un viņas ir visu laiku uzkrājušās. Līdz ar to mēs
ļoti lūdzam, lai tas tiktu izdarīts pēc iespējas īsākā periodā, lai tie tiešām nebūtu 2 vai 5 gadi, kas varētu arī nepienākt. Iepriekšējie 3 ministri ir izveidojuši darba grupas par kompensācijām. Viņas ir beigušās ar neko. Meža īpašnieki līdz ar to vairs īsti netic solījumiem par to, ka nākotnē mēs kaut ko varēsim atrisināt. Mēs gribam, lai šī problēma tiktu atrisināta šoreiz, tagad uz vietas. Tā kā lūdzu jūsu aktīvu rīcību, iesaistoties šī jautājuma risināšanā, un es jums nododu šis te vēstules, kas ir parakstīts no 3 organizācijām. Bet mēs jums arī gribētu pasniegt dāvanu. Jums ir ļoti skaists uzvārds. Ir tāds arī meža tips, sils, arī ļoti skaists meža tips, un mēs tiešām gribam strādāt, mēs gribam stādīt arī šīs skaistās priedes, lai tie sili mums būtu arī nākotnē. Un arī jums viens stādiņš dāvanai, lai arī jūs varat piedalīties šajā procesā. Paldies! Paldies, ka atnācāt un pievienojāties mums. Mēs arī vakardien runājām gan ar Krauzes kungu, gan ar Bērziņas kundzi par tām darba grupām, tām iespējamiem risinājumiem, kas mums ir. Bet tas, ko mēs vakar sajūtām, kad katrs atsevišķais resurs, katra ministrija atsevišķi nespēja šīs problēmas atrisināt. Un mans lūgums, kā arī no Latvijas Kokrūpniecības federācijas puses, ir vismaz kaut kādā kapacitātē jums, premjeras kundze, pārraudzīt šo procesu. Kādā veidā mēs nonākam līdz risinājumiem. Un arī, jā, tad vēstuli gan Bērziņas kundzei, gan arī Sila, topošais Sila. Jā, lauksaimnieki arī pievienojās meža nozarē šajā dienā, jo mums ir kopīgi šīs prasības. Bet tas, ko es gribētu pateikt un ko daudzi nevar atļauties, šodien, jā, jūs stiprināsiet ministru kabineta noteikumus attiecībā uz importa jautājumu, un mums ir gandarījums par to, ka tiešām īsā laika periodā mēs šo jautājumu spējām aktualizēt un realizēt Latvijas mērogā un Eiropas mērogā. Tas ir radījis ļoti lielu rezonanci, un mēs ļoti ceram, ka tas arī sasniegs mūsu izvirzīto mērķi, un tāpēc lauksaimnieku vārdā mēs visi kopā sakām paldies! Ne tikai kritizēt, bet arī paslavēt ir jāspēj, jo laukos runā tā, ka paldies par naudu nevar nopirkt. Tāpēc, jā, sakām paldies par iesākto darbu, un ja mēs šādi turpināsim, un es domāju, ka arī šim jautājumam mēs atradīsim kvalitatīvu, pārdomātu risinājumu. Paldies! Es saku arī lauksaimniekiem paldies. Tas nav viegls lēmums, ko mēs esam pieņēmuši, bet, kā jūs minēju, mēs sadzirdējām to, ko jūs mums minējāt, un tiešām ir grūti saprast, kāpēc Krievijas, Baltkrievijas produktiem jābūt Eiropā. Tāpēc mēs esam uzņēmuši arī tādu politisku kursu, varētu teikt, skaidrojot arī pārējiem mūsu Eiropas kolēģiem to, ko Latvija ir izdarījusi. Mēs esam, protams, paziņojuši Eiropai, ka tāds lēmums ir. Bet kopumā mēs arī saprotam, tā nav tikai politika, tā ir arī tāda cīņa par mūsu tautsēmniecību, par mūsu konkurenci. Jo, protams, ka tie produkti kvalitātes un cenu ziņā cenšas konkurēt ar mūsu produktiem. Tāpēc mēs iestājāmies arī par mūsu tautsēmniecības interesēm. Un es novērtēju, ka jūs spējat pateikt paldies, jo reizēm ir izaicinoši darīt daudz, un tajās politiskajās cīņās nevienmēr pasaka paldies. Es to ļoti novērtēju. Paldies jums, liels! Paldies premjerē par to, ka iznāca ar mums parunāt. Paldies, ka iznāca parunāt. Un
informēju jūs, ka mūsu protests, meža nozares protests bija pieteikts līdz pulksten 12. Jā, bet lauksaimnieki ir vēl saskaņojuši līdz pulksten 2. Tāpēc tie, kas mēs kā meža nozara beidzam šo diriģēšanas pasākumu, bet šī vieta vēl ir pieejama, tā kā savu viedokli jūs varat izteikt un turpināt atgādināt, ka jūs šeit esat. Iedat līdzi!